Uz sienas daudzkrāsaini tauriņi, kas vedina uz domām par siltu vasaru, uz podestiem keramikas svečturi, netrūkst arī praktisku lietu. Tas viss ir dienas centra solis klientu veikums. Dienas centrs Dobelē darbojas jau 10 gadus, bet novada pētniecības muzejā darbiņu izlikt pirmo reizi. Jā, tā tiešām bija liela uzdrīkstēšanās un saņemšanās, jo kas tiek uzskatīts, ka, ja jau viņš ir invalīds, tad viņš nekā nevar un viņš ir norakstāms faktiski sabiedrībai. Bet mēs centāmies parādīt to, ka tā nav. Viņiem visiem var iemācīt visu kaut ko, tikai vajag lielu pacietību un arī laiku, protams, daudz ilgāk kā veselam cilvēkam. Zane ar lepnumu rāda adītu džemperīti, ko ar pulciņu vadītājas palīdzību izdevies uzmargot pusotra mēneša laikā. Tas gan nav Zanītas vienīgais darbiņš izstādē. Vienkārši man bija pārsteigts, ka pirmo reizi pašai savs kaut kas tāds īpašs, un tad to man pārsteidzu. Šāda darbošanās centra klientiem ir nevien tīkama nodarbe, bet arī uzlabo veselību. Viss šitā keramikas darbošanās, viss tā attīsta sīko to pirkstu muskulatūru, viss, kas atkal savukārt attīsta runu. Un arī progress ir ļoti redzams līdz ar to. Un tāpat tās šūšana, tur tas smalkie darbiņi, kad adatiņā ir jāiever. Ļoti daudz, kas to paši nevar izdarīt, ir jāpalīdz un arī mezgliņš jāaizmet, bet ka viņš tur šuj un tas viss koncentrēšanās spējas uzlabo. Lai centra dalībnieki varētu aktīvi darboties, nepieciešami materiāli. Pašvaldība gan sniedz finansiālu atbalstu, tomēr naudiņas materiālu iegādē nepietiek. Dienas centrā ārā netiek mests nekas. Rokdarbos izmantot tiek gan olu palikņi, gan celtniecības materiālu pārpalikumi un pat ķiršu kauliņi. Lai arī nākamgad jaunieši varētu apgūt un uztaisīt ko jaunu, izstādē izliktos darbiņus ik viens var iegādāties pret ziedojumiem. Šajos darbos ir iekšā kaut kas tāds, ko vārdos nevar izteikt. Tā ir kaut kāds tāds mīļums, kaut kāda dvēselīte katram darbam. Es domāju, ka katrs, kurš to iegādāsies, to arī pats aiznesīs mājās un sajutīs. Soļu dalībnieku veikums Dobeles novada pētniecības muzejā būs apskatāms līdz 15. janvārim.